Recording in progress. Sapnām, labrīt un labdien, labvakar, kas šo jau skatīsieties ierakstiņā. Tie, kas mani nezin, varbūt jau es nekad nestādos priekšā, bet mani sauc Maija, un jūs redzat ekrāna apakšā, es turīgi rakstīts Jai Namdan ir mans dvēseles vārds, jo mums Kundalini jogā mēs visi dabūnam arī savu dvēseles vārdu, aizsūtot savus datus. Tas nav, ka kāds uz mani paskatījās un viņam likās, es izstos pēc Jai. Nē, viņu aprēķina smalki pēc tantriskās numeroloģijas, jo katram cilvēkam mēs nākam ar šo savu matricu, kurā mums tiek iedot, kas ir mūsu talants, mūsu spēks, tāda mūsu tas kodoliņš, un tas ir ielikt šajā mūsu dvēseles vārdā. Tāpēc man ir stūrītī tātad šis Jai, tie, kas nezin, kāpēc tas tā ir. Priecājos, ka man ir jauni cilvēki atnākuši šodien, kas varbūt ir pirmo reizi, un tiem, kas ir atnākuši pirmo reizi un nezin, kas ir Kundalini joga, un jums liekas, kuras nokļuvu, viņi visi sēž baltā, viņi ap galvu lakats. Dievs vien zina, kuras nokļuvas esmu, jā. Visi kārtībā, baltās drēbes, mums ir Kundalini jogā, baltā krāsa paplašina mūsu auru. Lakats ap galvu mums ir priekš tam, lai mēs turētu mazliet stingrāk galvas kausa kauli ir tā kā kopā, un tā, kad mēs elpojam, tā kā mēs pildam meditācijas, tas palīdz tā kā sakoncentrēt enerģiju sevi un tīri tehniski ļoti daudz pasargā no galvas sāpēm, jo visi jūs zinat, ka Kundalini joga ir no 22 jogu veidiem pati spēcīgākā. Tāpēc viņai ir daudz visādu piesardzības punktiņu, un tāpēc ap viņu ir ļoti daudz mītu un mīti par šo te Kundalini enerģiju. Un šodienas meditācija mums būs Kundalini enerģijas aktivizācija. Un tātad pie šī vārda aktivizācija katrs saprot, ko grib, un katrs aiziet savās fantāzijās, protams. Un kāds ir kaut kur lasījis, nevar aktivizēt, kāds ir lasījis, kad vajag aktivizēt. Es nomierināšu. Šeit vārds aktivizēt, tas ir tikai vārds, bet šī enerģija, viņa jūsos dabiski, jūs viņu paši koriģējat. Tas notiek dabiski caur šo meditāciju šodien. Tas būs tāds ceļš jūsu Kundalini enerģijai un divos vārdos, kur viņa mīt, lai vispār kas tas tāds ir par mistisko Kundalini enerģiju mūsos, jā, vajag viņu aiztikt, nevajag viņu aiztikt. Pirmām kārtām tāda pamata bāze, ko jums vienkārši lai tā paliek, lai tas mītiskais Kundalini nav kaut kur gaisā. Tātad vispār mēs esam sākušies. Mūsu katrs sākums ir šī Kundalini enerģija. Tā ir mūsu pamata bāze, kā mēs rodamies no Kundalini enerģijas. Un šo enerģiju ļoti daudz kur dēvē par seksuālo enerģiju. No vārda seksuālā šeit nav jābīstās, jo cilvēces pirmsākumā, pirmais impulss tā bija seksuālā enerģija. Tālāk, kā šo enerģiju mēs katrs transformējam cauri visām mūsu čakrām, tas ir katra mūsu pašu ziņā, var palikt ļoti primitīvi pirmajā čakrā. Protams, bet mēs visi strādājam uz to, lai šī enerģija kļūst radoša, brīnišķīga. Visi jūsu projekti, viss, kas ir jūsu dzīvē, pirmsākums ir šī te seksuālā enerģija, ko man patīk vairāk dēvēt kā radošo, jo mēs visi viņu dabūjam uz augšu, viņi ceļās uz augšu, kur Kundalini enerģiju jogas filozofijas grāmatās attēlo kā snaudoša čūska, iegurnī, tā kā mazliet augstāk virs pirmās čakras, ap otro čakru viņi tur sanāk, bet ļoti daudz, kur jūs esat redzējuši, ka otro čakru iezīmē nabas centrā. Nē, tur nav otrā čakra, viņa ir zemāk, viņa ir ļoti tuvu īstenībā pie pirmās čakras, viņas ir ļoti tuvu, un tāpēc, teiksim tā, lai jums neliekas, ka viņa ir šeit. Jā. Viņa nav šeit, ja es pasaku otrā čakra, tas nav šeit, tas ir vienalga šeit. Un tātad par Kundalini enerģiju. Tātad, vai mēs viņu ceļam mākslīgi? Nē. Tāpēc Kundalini jogā mums ir, ka es meitenēm saku, jūs katrs pildat tīt, cik jūs varat. Nevienu es neregulēju, nevienam es nesaku, turi tagad to roku
augstāk. Jā, es saku, mēģinam turēt, piemēram, roku taisni, bet katrs jūs izdarīsiet tie, cik varat, tāpēc kundalīni jogai nav šo līmeņu, lai jūs mākslīgā veidā nesāktu darīt to, kam jūs vēl neesat gatavi īstenībā. Un tāpēc nevajag sev pārmest arī šodien, ja kāds nevarēs visu šo meditācijas laiku izpildīt kādu kustību. Es vienmēr saku, tādos momentiņos mēs vienkārši aizveram acis, saliekam rokas Gyan mudrā, elpojam lēni dziļi caur degunu, esam klāt, turpinām, ieraksts iet vai šodien nodarbībā ies, jūs vienkārši esat klāt. Un viss. Un jums vienalga būs šī iedarbība. Kāpēc mums ir jāstrādā uz šo enerģiju? Kāpēc viņai ir jāplūst? Tāpēc, ka tā ir mūsu spēja mīlēt. Kundalīni enerģija, tā ka mūsu čakras ir visas vaļā, viņa brīvi var plūst. Un šaktī, tā ir šaktī enerģija. Tātad šaktī, jūs esat redzējuši, ir šaktī un šivas bildes. Un vienmēr ir šaktī ir attēloti ar krāsaini, viņi ir tādu brūngana zemes krāsā. Savukārt šiva ir vienmēr zils. Kāpēc? Tāpēc, ka šaktī ir šeit, šiva ir šeit. Un tā kā kundalīni enerģija ceļās šeit, viss savienojās. Ja? Un šodien, tā kā mēs strādāsim, mēs šo enerģiju celsim gan uz augšu, gan viņa iet atpakaļ uz leju. Jā, tas nav, ka viss tikai aiziet uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Jā. Tas arī mūsos tur visādas, mēs sakam, tā ir visādi mīti par kundalīni. Jā. Un tad, kāpēc mums viņi vispār ir vajadzīgi? Ja mēs viņu ceļam uz augšu, kas notiek? Mēs ejot cauri visām čakrām, un īpašos sirds čakrā, mūsos pavarās milzīga spēja mīlēt. Mīlēt jebkuru, pieņemt, un daudzi saka, kad, ko es esmu dzirdējusi, priekš kam celt ir kundalīni enerģiju, jums vienkārši ir jāmīl, kā tu mīlēsi bez kundalīni enerģijas. Tā mīlestība būs sausa, un te varētu arī ļoti daudz filozofēt, ja tas būtu tāpat kā kas bija pirmais sola, vai vista, kundalīni, vai mīlestība, vai viss tas tur tādā vienā gala rezultātā. Zinat, kā es vienmēr saku, mazāk filozofijas, vairāk darīšanas. Un šodienas meditācijā mēs izmantosim skaisto mantru, Ādi Šaktī mantra. Es viņu sāku pildīt, tā bija viena no pirmajām meditācijām, ko es sāku pildīt vispār no kundalīni jogas, jo es viņu nepildīju pat kā meditāciju, es vēl nebiju iedziļinājusies vispār, bet man ļoti patika mana sajūta pēc. Tas bija kaut kāds 2018. gads, man liekas, un es vienkārši, man ļoti patika tās kustības, un es viņā vienkārši dzīvoju. Tāpēc šodienā lūdzu, neiespringstat uz kustību kaut kādu pareizumu, nē, jums ir jāplūst. Acis ir visu laiku jums ciet un ļausiet sev vienkārši plūst. Un mantra, ko mēs šodien izmantosim, būs Ādi Šaktī, jā. Pēc tam es uzlikšu tekstiņš, ir vienkāršs, viņu visu varēs atkārtot, bet mēs katru nodarbību, tie, kas pirmo reizi, mēs sākam ar Om Namo Gurudev Namo. Es nodziedāšu, kas vēlās dzied līdzi, kurš nevēlās. Nav jādzied, jūs katrs dara, kā jūs gribat. Jūs tikmēr esat vienkārši ar aizvērtām acīm. Rokas mums vienmēr ir tad lūkšanas mudrā. Kamēr es dziedu, tikmēr jūs varat vienkārši klausīties manī, vai varat tulkot arī līdzi. Lūkšanas mudra atkal noņemam nost visus šablonus par to, ka tad es te kaut kam tagad kaut ko pielūdzu. Nē, tu pielūdz pats savu augstāko es. Savu dievišķo daļiņu. Ja tev liekas, ka lūkšanas mudra ir par lūkšanu, bet īstenībā viņai ir daudz dziļāka nozīme, bet par to es tā nerunāšu, lai mēs vienkārši neaizplūstu laikā. Jo es redzu laiku, es solīju 25 minūtēs, ka mēs visu būsim izdarījuši. Bet es zinu, ka mazlietiņš ir drošības vārdi, kad nekas ar jums slikts nenotiks, nekas te nenotiek maģiski, kaut kādu kundalīni, es jums te mākslīgi necelšu. Katrs jūs ar šo enerģiju strādājat sevi, tic, cik viņai jūs katrs esat šodienā gatavi. Un priekš kam to vajag, lai katrs sāktu dzīvot savu visskaistāko dzīvi, kurā jūs izbaudat. Jūs izbaudat, kā jūs ieelpojat, jūs izbaudat katru mirklīti šajā ķermenī šeit un tagad. Un kundalīni enerģija palīdz tajā ziņā, ka mēs tiešām jūs sajutīsiet milzīgu pieņemšanu pret pasauli. Un tad pat laikā ilūziju pazūd, jūs ieraugat, ka viņa ir tieši tāda, kāda viņa ir, bet jūs viņu pieņemat. Un tas ir milzīgs solis savā vispār garīgajā ceļā, ja mēs tā runājam, ieraudzīt sevi bez maskas,
ieraudzīt savu dzīvi bez maskas, pieņemt viņu absolūtā bez nosacījuma mīlestībā. Nu, ko mēdens, viss, beidz runāt, sāksim darīt. Saverzējam plaukstu pret plaukstu, lēni ieelpa caur degunu, lēni izelpa. Varam acis ciet. Lēnām novietojam rokas pret mūsu sirds čakru, lēni ieelpa caur degunu, lēni izelpa. Ļaut elpa kļūst vienmērīga, dabīga. Lēni ieelpa caur degunu, lēni izelpa. Muguri iztaisnojās, galva ir vieglāk kaklā atslēgā, kā turpinājums mugurkaulam. Lēni ieelpa caur degunu, lēni izelpa. Un ar ieelpu vienosimies ar arī mantru, ieelpa caur degunu. Om namo namo. Man dzirdēsim vēlreiz šo pantiņu. Man aiztika balss, man bērns atnes vīrusu mājās. Om namo namo. Om namo namo. Om namo namo. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Siri Gurudeva Name. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Siri Gurudeva Name. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Siri Gurudeva Name. Lēni ieelpa caur degunu. Ieelpojam, aizturam elpu mulbāha. Cieši jūtam dēlu pret dēlu. Sajūtat, kā jūs katrā šūnā tā kā iespiežat pranisko enerģiju, absolūtu dzīvības spēku. Sajūtat, kā šī enerģija šķērso jūsu ķermeni, iespiežas jūsu aurā, jūsu aura kļūst gaišāka, spožāka, lielāka, un lēni izelpa caur degunu. Un lēnām pasmaidām sev, pasmaidām vienotrai. Un pasmaidām visai pasaulē, ar katru savu šūnu, ar visu savu auru. Un lēnām atvērsim acis, lai sāktu nodarbību. Un redzat, šodien man pašā notika klasisks piemērs, kā ir, kad kundalīni enerģija ir plūdumā, viņa nav apstādināta. Man aizkrīt balss un manī, ko dod šī kundalīni enerģija, ka jums ir 9 sekundžu laikā risinājums, nevis traģēdija. Man tagad
lielajā ierakstā tik daudziem cilvēkiem aizkrita balss, man iestājas panika. Nē. Kad ir šī te enerģija un kad ir šī te sirds čakra pret sevi vaļā, tā ir pieņemšana, es varu kļūdīties. Es pieņemu sevi tādu, kāds esmu, un es momentāli saku, mēs sākam no gala. Mēs vēlreiz nodziedāsim šo pantiņu, tā nav nekāda traģēdija. To dod kundalīni enerģija, ka mēs sākam pieņemt dzīvi bez traģēdijas. Ir tā kā ir. Pasmaidu, daru vai nu vēlreiz, vai nu daru savādāk. Un tad, kad daudziem liekas, ka kundalīni ir kaut kāds iznīcinošais spēks, protams, ir atkarīgs no paša cilvēka, kā mēs šo savu enerģiju un kur virzām. Un tā, ka man kāds prasa, kā zināt, vai tas izmanto kādas enerģijas, un par enerģijām vispār cilvēkiem ļoti daudz patīk runāt, man nav atbildes. Man liekas, ir tikai viena atbilde. Jūs aizverat acis un jūtat cilvēku, un otrs veids ir, jūs atverat acis un ieskatāties viņa acīs. Un tur ļoti daudz ko var nolasīt, jo viss pārējais apkārt, drēbes, tur var būt visādās krāsās, mēs varam visu kaut ko likt, bet vienīgais, nekad neņemat vērā, ja ir filtri. Ja ir filtri, tad jūs nekad neredzēsiet cilvēku īstās acis. Un just, ļaujot sev vienkārši just, jo ir ļoti daudz, protams, var izmantot. Kundalīni jogā mēs izmantojam šo balto tantrisko enerģiju, gaiša zilā, krāsā, kas ir baltā tantra, bet ir, kas izmanto, protams, arī sarkanā tantra, ir melnā, kas ir seksuālā, mankārīga, tāda manipulējošā enerģija ar cilvēkiem, kā manipulēt, izmantot seksuālo enerģiju, izmantojot tādu labklājības enerģijas, tādas ir tādas. Bet to visu īstenībā var just. Tāpēc vienmēr, ja saku, uzticieties savai jūšanai. Un šodien mēs ļausim, lai ar mums nekas tāds nenotiektu, jo šodienas meditāciju mēs pastrādāsim uzreiz tādos vairākos aspektos. Mēs aktivizēsim nosacīt. Tātad jūs zināt, ka jūs varat aktivizēt cik tikai jūsu ķermenis ir gatavs. Jūs nevarēsiet izdarīt neko vairāk, kam jūs neesat gatavi. Jā. Un mēs attīrīsim savu auru, mēs attīrīsim sevi visos smalkajos plānos. Mēs ļausim, ka mūsos ieplūst šī enerģija, kad mums būs rokas šādā kustībā. Mēs dziedāsim 3 reizes. Mums būs ādi šaktī uz vienu pusīti, uz otru un atkal atpakaļ, lociņš. Rokas aizies lūkšanas mudrā, iet uz leju. Un principā tas ir simbols, ka es paklanu šīs brīnišķīgās enerģijas priekšā. Šaktī, kas ir tāda visspēcīgākā, kas ir vispār tāds radošums. Jā, es paklanos bezgalīgā visuma radošuma priekšā. Visu laiku šī te kustība pie namo. Pie saraba šaktī. Mēs rokas lūkšanas mudrā, viņas plūst uz leju līdz mūsu iegurnim tā kā. Un mēs atgriežamies pie sava pirmsākuma. Mēs paņemam šo enerģiju. Un atkal rokas atnāk līdz mūsu sirds čakrai, ir namo. Paklanamies viņai. Tālāk mums ir pritam bhagavati. Un šeit tas ir tā kā ar zobenu. Kas ir pritam? Pritam ir mīlestība. Ar mīlestības enerģiju mēs sašķeļam visu savā ceļā, kas nav mūsu. Visus mūsu nelabvēļus. Mēs attīram savu auru no visa, kas tur ir kaut kāds mums varbūt kaut ko pateicis, paši sev kaut ko varbūt. Un atkal rokas atgriežas, tad šeit ir kustība. Plec, celis, plec, plec, celis, plec. Namo. Rokas atnāk atpakaļ. Un tālāk mums ir kustība. Kundalīni, māte šaktī, un mēs kundalīni enerģijai ļaujam sevi plūst. Rokas aiziet līdz augšai, atkal pie namo. Mēs atkal paklinamies šīs enerģijas brīnišķīgās priekšā un sākam atkal no gala ar ādi šaktī. Un turpināsim. Slēgšu iekšā mantru. Ļaujaties. Pirmās reizītes izpildat lēnām ar manīm, acis turat atvērtas, pēc 3. reizes varat acis ciet un dziedat līdzi mantru. Tātad mums ir ādi šaktī 3 reizes,
tad ir Seraba Šakti, 3 reizes dziedam, tad ir tālāk Pritam Bhagavati, jā, lai jums neliktos, ka jūs tagad dzirdēsiet tur kā tur pareizi izrunāt, tāpēc es vēlreiz atkārtoju, Pritam Bhagavati, un pēc tam ir Kundalini Māte Šakti, bet mantra, kad skanēs, jūs redzēsiet, ka ir daudz vienkāršāk nekā šobrīd izskatījās un likās. Un sajūtat sevi, ka jūs esat savu enerģiju pavēlniece. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Attīram savu mīlestību. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini Māte Shakti, Māte Shakti, Namo, Namo. Un sākam atkal no gala. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini Māte Shakti, Māte Shakti, Namo, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini Māte Shakti, Māte Shakti, Namo, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini Māte Shakti, Māte Shakti, Namo, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini Māte Shakti, Māte Shakti, Namo, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini Māte Shakti, Māte Shakti, Namo, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati,
Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Sarva Shakti
Sarvashakti Namo Namo. Pratham Bhagavate Namo Namo. Kundalini Mahada Shakti Namo Namo. Adi Shakti Namo Namo. Sarva Shakti Namo Namo. Pratham Bhagavate Namo Namo. Kundalini Mahada Shakti Namo Namo. Adi Shakti Namo Namo. Sarva Shakti Namo Namo. Pratham Bhagavate Namo Namo. Kundalini Mahada Shakti Namo Namo. Rokas paliek lejā, pie sirds čakras, acis aizvērtas. Lēni jāp caur degunu, lēni izelp. Un sev skaļi atkārto man līdzi. Es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība, es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība. Es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība, es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība. Es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība, es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība. Es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība, es esmu mīlestība, es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība. Es esmu mīlestība, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Un lēni ieelpa caur degunu, un lēni izelpa. Un arī jāapvienosimies ar 3 gariem. Sat, ieelpa caur degunu. Sat, nam, sat. Satnam, un paklapamies savam augstākajam, mēs savai dievišķajai daļiņai, un galvu mēs noliekam zemāk par sirsniņu kā zīmi,
ka mūsu prāts seko sirdī, ka mūsu sirds ir augstāka par mūsu prātu. Satnam. Tās ir Vāhegurģi Pater. Paldies par šo brīnišķīgo rītu kopā. Un atgādināt sev, ka tikai tad, kad mēs sevi pilnībā pieņemam, mēs varam arī pieņemt visus pārējos. Viss sākas ar mani. Atgādināt sev katrā šūniņā, visā savā aurā, visas šīs dienas. Ejiet kaut kur klusiņām, skaitat sev. Es esmu gaisma, es esmu prieks, es esmu skaistums, es esmu spēks, es esmu labsirdība, es esmu mīlestība. Vāheguru, Vāheguru, Vāheguru. Visām nedēļas brīnišķīgi šo skaisto lieldienu laiku, lai jums pietiek spēka, lai jums pietiek radošās enerģijas, iet, rotāt, gatavot visu, ko mēs darām. Tas viss ir ar šo te mūsu radošās enerģijas pirmo impulsu. Mēs ejam, daram un radam šo pasauli skaistāku. Paldies jums par brīnišķīgo rītiņu kopā. Slēgšu ārā ierakstu un piedošanu, ka man šodien balss ir aizgājusi pastaigāties, viņas nav. Bet arī tā var būt. Tā, slēgšu ārā ierakstiņu, un jūs varat droši, ja kādam ir kādi jautājumi, droši medeni šis mirklis